Labdien! Te Aivis no Ventspils. Es sveicu jūs visus Lāčplēša dienā, mūsu brīvības cīnītāju piemiņas dienā un gaidājamos valsts svētkos. Šis ir svētku laiks, bet vienlaikus tas ir laiks, lai pārdomātu, ko tad mūsu paaudzes mēs esam atjaunojuši. Vai tā ir tā Latvija, par kuru cīnījās šie mūsu brīvības cīnītāji? Vai viņi tiešām domāja, kad pēc okupācijas atjaunoto Latviju lielā mērā cels okupācijas varas nesēji, izpildu komitejas sekretāri, ideoloģiskie sekretāri, čekisti? Es nedomāju, kad šie cilvēki būtu pelnījuši to, ka šādiem okupācijas varas nesējiem mēs pat piešķiram 3 zvaigžņu ordeņus un visādi savādāk godinam. Es esmu pilsētā Ventspils, kur ir tā sapinusies okupācijas varas režīmā, ka nespēja pat tikt vaļā no okupācijas varas pieminekļiem. Nespēja atbrīvot savu publisko telpu no tiem. Jā, runa ir par Jāņa Fabricius pieminekli, par sarkanās armijas ideoloģiskā sekretāra pieminekli, kurš vēl joprojām atrodas Ventspils vecpilsētas sirdī. Tāpat kā Ventspils domē atrodas cits piemineklis, un tas ir okupācijas varas nesējs, bijušais izpildu komitejas priekšsēdētājs un Ventspils pilsētas komunistiskās partijas ideoloģiskais sekretārs. Jā, šeit ir šis piemineklis ar zvaigzni pierē un okupācijas ordeņiem pie krūtīm. Vai tik tiešām šie brīvības cīnītāji vēlējās šādu Latviju? Nedomāju visi, tāpēc pārdomāsim, ko mēs esam uzcēluši un kas mums ir labojams, lai mēs varētu tik tiešām sirdī lepoties ar savu valsti un godināt savus varoņus. Jo savādāk patreiz tie, kas veikli pārāvās, tie, kas godināja šādus Fabricius, tagad ar karogiem stāv un dzied mūsu himnu, māca mums dzīvot, bet dzīvot ne jau tā, kā nacionālajai valstī pienākās, bet tā, kā tas ir ierasts bija Padomju Savienībai un tās mantiniecei agresīvai Krievijai. Tā kā svinēsim svētkus un mainīsim savu valsti uz labo pusi. Par Latviju. Paldies jums!